Sveiki, jo šodien ir diena, kad ir sestdiena. Un var sakot, tātad, vienkāršāk sakot, atjaunosim, bet, var sakot, 13. misija, Apollo modulis piedakots ar dokošanās iespēju piedakoties pie stacijas, nomainīt pret vienu tādu, kas tur atrodas, un ar to, kas atrodas, jālido apakaļ. Un jāpiezemēs uz zemes. It kā misija easy shit, vienkārši un tam līdzīgi. Nekā smaga, vienkārši tas, kad atliek vienkārši izpildīt. Kas tad tur ko diži iespringt? Turpat nav ko iespringt. Ņemam šito. Lētākās daļas. Cik nu lētākās, viņas nemaz tik lētas ar nav. Nē, jā, šito. Un tagad mums ir mūsu jaunā daļa, ar kur mēs esam piedakoties. Ar veco nevarēja piedakoties. Ar jauno var piedakoties. Tā kā kaut kas tāds mums vēl nav bijis. Tā kā dokings mums būs pirmo reizi ar mūsu staciju. Nu, tāds dokings kā dokings ar cilvēkiem. Tā, kur mums ir šitais te? Op. Šitos arī varēja uzlikt? Toču. Nē, es liku šito. Tā. Un tagad vienkārši lidojam prom. Starp citu runājot par jaunumiem, top minifilma, īsfilma, es nezinu, kā viņas sauc, kaut kas uz to pusi vienkārši. Bet tas vēl tikai tapšanas projekts, es nezinu, cik viņš reāli piepildīsies. Gan aizrunājos. Jāskatās, ka neaizrunājās baigi. Ar šo mierīgi vajadzētu pietikt, lai mēs aizlidot līdz turienei, līdz kurienei mums nepieciešams aizlidot. Es pat nezinu, šodien es nogājis vairāk nekā pa visu to nedēļu kopā. Izgājām lielas pļavas, mežus, džungļus, gar jūru gājām, labi gar jūrīs negājām, bet, praktiski. Kājām slodzi, pilnīgi tagad nekur negribās nekur kustēt. Droši vien jums arī nāvīgi neinteresē. Varbūt arī interesē, kas to lai zina. Jo par šo spēli īsti runājot, es nezinu, tev vairs īsti nav par ko viņu runāt, un visi plus mīnus saprotams, ja neskait to, kā uzbūvēt raķeti, kādu viņi izskatās, un ar kādu var lidot, un kādu visizdevīgāk lidot. Kur lētāk un tā, un šitā, un kā pareizi lidot, un tehnika, kā lidot, un vispārējais. Tas jau netiek iekļauts spēles instrukcijā. Starp citu, štai spēlē ir arī mājaslapa, un mājaslapa ir nāvīgi tāda plika, un tur praktiski nekā nav tajā mājaslapā. Tā. Griežam otrādi mūsu kuģi. Tagad atliek vienkārši gaidīt kā parasti. Un tad gaidīt. Galvenais nenones staciju. Nonesīs staciju būs pizdī. Visu staciju norakstīt. Tad ir cauri vienkārši. Man ieteicis viens kolēģis arī labs. Vajadzētu blūs ieteicis pie 60 bremzēt un visu laiku uz pilnu bremzēt. Un vajadzētu izdoties. Ja neizdosies, tad es vainošu viņu pie tā. Bet nē, izstāsta, kad viss kārtībā. Jop, viss kārtībā. Tā. Šim jāpalaiž uz aizmuguri. Lai var atdokoties ar to. Protams, pirms atdokošanās jāpārbauda. Vai viss ir noslēgts. Jo man ir bijušas reizes, kad kaut ko nenoslēdz un tad ir tūtā. Tātad pārbaudām. Skābeklis ir, degviela ir, elektrību slēdzam nost. Degvielu slēdzam nost, lūk, par ko gai runa. Tā. Viss kārtībā, varam atdokoties. Citreiz arī nav noslēgts šis te. Un tad skābeklis iet prom un tādā garā.
Tā. Iestādām kursu uz zemi. Arī labi. Tā, tikmēr, kamēr tas lidos uz zemi, tikmēr mēs ar šito jau piedakosimies. Vismaz tāda iecer piedakoties. Vismaz vajadzētu piedakoties. Tā, pastīsimies, cik es labs pie iekšdokinga tieši. Cik es esmu spējīgs notrāpīt. Wow. Ir. Tā. Ķeramies apakaļ pie šitā, kas lido uz mājām. Iedodam bez ātrumiņu. Zin, kā mums laiks tomēr arī iet uz beigām. Nav jau diezko daudz mūsu viņajā. Tā. Tagad atliek cerēt, ka mums pietiks vēl visu degvielu vispārējā. Varēja jau pārliet un pārtankoties tur, bet tas liek prasīt laiku. Un mēs kā jau pro izdarīsim to vienkārši bez čakara liela. Un skābeklis ir, baterija ir. Visu normālos daudzumos izņemot degvielu. Degviela tā ir problēma. Tad mēs iesim zemes atmosfērā iekšā kaut kad drīzumā. Ceru, ka nepašausim garām. Nē, nepašāvām. Ir pat samērā labi. Tagad sabremzējam visu. Tūliņ atgriezīsimies uz zemes. Tas mums nav reāli tik sarežģīts. Tā spēle ir tāda, priekš tādiem vienkāršiem arkādas spēlētājiem. Tas pat nelīdzinās tuvu simulātoram. Sarežģītākā daļa ir tieši šī daļa, kad tu vienkārši vari sadegt. Kad jāčakarējas uz šito tejo reizēm. Kad tu sāk griezties uz vienu pusi, uz otru pusi, tad apmet salto pilnīgi uz riņķi. Un tad ārprāts. Kad tur ir tāds čakars. Kad šitā sāk šūpoties, jau var degviela beigties, un tad tas ir problemātiski. Tādā ziņā. Bet, arkādas simulators, ja tā to varētu nosaukt. Es nezinu, kā to varētu nosaukt. Man vienkārši vairs nav vārda. Es šodien esmu piekusis kā sliek, izgulusies karstā saulītē. Precīzāk kā spannas. Vienkārši izcepusies. Gatavs. Pat smadzenes vairs nestrādā reāli. Reāli viņas vienkārši vairs nestrādā. Tas negribu teikt rupji. Vienkārši pīt. Tas ir vienkārši, es nezinu. Galvenais, ka atgriežamies uz zemes. Tā. Nevar būt. Starp citu, kaut kur bija jābūt pogām. Viņš joprojām te pati palikuši. Nopietni. Jā, 1.4.0 versija bija. Un tad iznāca 1.4.1 un 1.4.2, kur bija bugfix. Un 1.4.0 versijā vēl bija iespējams šeit. Tās pogas atrast, viņas nevarēja redzēt, bet uzspiest varēja. Diemžēl tagad laikam salaboja. Vairāk tā nevar izdarīt. Vismaz es tā skatos, jo nekas nemainās. Un pastīsimies, kādu medaļu dabūsim. Es jau ceru izspiest zeltu, ko nopietni. Labi. Tā līdz nākamajai epizodē. Ja jums nebija garlaicīgi skatoties, šo spiediet patīk.